Mīļie skatītāji, šodien ēterā esam ar birokrātiju. Jums liekas dīvaini, mēs visu laiku runājam par ekonomiku, bet, manuprāt, šo te momentu jums vajadzēja zināt un katram vajadzētu painteresēties, kas tad notiek tieši ar viņa personīgiem datiem, ar viņa personīgo īpašumu un kā izvairīties no tās situācijas, kādā nokļuvēs. Šodien man saruna biedrene ir man ļoti laba draudzene Ineta Muižniece, kas vislabāk zina šo te birokrātisko pusi, lai man Ineta piedod. Piedod, Ineta, bet tu tur esi strādājusi, nu, un tad sanāks tā, ka Ineta arī varēs nokomentēt kā jurists, kā birokrātijas pārstāvis. Es negribēju to, tu pat pateici, kā birokrātijas pārstāvis, kā tad, ko darīt šādā situācijā. Labi, īsumā izstāstīšu situāciju, kādā nokļuvēs. Ja man kāds stāstītu, noteikti es neticētu, ka tas var notikt tieši mūsu valstī, un tas notiek 21. gadsimtā. Kā jūs zinat, jums šobrīd Latvijā LV katrs var piereģistrēties adresē, vai nodeklarēt adresi vai papildus adresi, kur tad viņš ir sasniedzams, vai kur viņš tā kā vēlētos, lai viņu varētu sasniegt, deklarēt tā dzīvesvietu un tā tālāk. It kā liekas viss ļoti labi, ērti, Latvijā LV mēs varam piereģistrēties, tikai ir viens bet. Es jums šo nestāstītu, ja tas skartu mūsu rezidentus vai Latvijas iedzīvotājs. Es kādu rītu savā pastkastītē atklāju šādu sūtījumu. Man bija ļoti interesanti, jo uz sūtījumu nebija norādīts ne saņēmējs, ne izsūtītājs. Nu, kā ierasts, ja tev ir kaut kas iemests pastkastītē, taču parasti intereses pēc atplēš šādu sūtījumu. Un liels bija mans pārsteigums, ka šajā sūtījumā es konstatēju, ka ir sūtījums adresēts svešai personai, kur es nepazīstu, pie kam ar trešās valsts vārdu un uzvārdu. Man pirmais, kā man vīrs teica, izmet ārā, tas visticamāk tā ir visticamāk kļūda. Es teicu, bet nevar būt, jo sūtītājs ir valsts iestāde, būtu jāpārbauda tomēr. Sazinos ar šo valsts iestādi un prasu, sakiet lūdzu, vai tā ir kļūda, vai tas ir, varbūt, kad es esmu kļūdījusies. Nē, atbildi ir fantastiska, ierēģņu garā. Mēs neko pa telefonu jums nevaram, brauciet uz konkrētu adresi, tad izņemiet numuriņu, stāvat rindā un noskaidrojiet. Es teicu, nē, es šito nedarīšu. Kamēr braucu uz darbu, domāju, pārbaudīšu savu Latvijā LV deklarētajā adresē visas personas, kas ir iedeklarējušās. Pārsteigums bija fantastisks, ka bez manis un man dēla manā īpašumā ir deklarējies nerezidents, kurš ir saņēmis atļauju šeit dzīvot, pēc tam ir saņēmis atļauju strādāt, un pēc tam viņam trešais vēl ir piešķirts personas kods. Tur ir tāda, ja jūs apstīsieties tiesību pamats, uz kā šis te viss ir noticis, es atveru šo un konstatēju vēl fantastiskāko faktu, ka šo te atļauju ir devis cilvēks, kas manā īpašumā nekad nav dzīvojis, un viņš ir devis atļauju reģistrēt šo te, uzdodoties par īpašnieku šai adresē. Lūk tā. Jūs sakat, nevar būt, es jums saku, šis notikums ir noticis ar mani, un tad sākas viss šīs riņķa dāns ar birokrātisko aparātu, kas man aizņēma vismaz 4,5 stundas, kamēr es noskaidroju, ko es varu darīt, lai šo situāciju labotu. Un nestāstīšu visu to garo ķēdīti, tad mums būtu 3 raidījumi laikam jātais, bet īsā esence. Sāruna ar Pilsonības un imigrācijas dienestu, kad es viņiem uzdevu šo jautājumu, kā tas ir iespējams šādai situācijai notikt. Man meitene ļoti laipni atbildēja, ka mums šāda likumdošana ir. Jebkurš var piereģistrēties, kam ienāk prātā. Es saku, jā, jebkurš gan varētu piereģistrēties. Es nerunāju par rezidentu, bet kā var 3 iesaistītas iestādes nepārbaudīt datu patiesumu un reģistrēt un izsniegt, šeit es varētu teikt, nosaukt šo te raidījumu par birokrātiju kā valsts drošības apdraudējums. Ja? Jo jautājums ir par to, ka katrs Latvijas šobrīd iedzīvotājs ir pakļauts šādam te riskam, ka tavā adresē var atrasties jebkas, ar jebkā, tad šajā iesaistītajā ķēdītē var, pieņemsim vissliktāko, var reģistrēties
terorismā apsūdzēts cilvēks, PIC viņu piereģistrē uz nepatiesu ziņu pamatu, pēc tam valsts ieņēmuma dienas viņam piešķir personas kodu, izdod darba atļauju, un tas viss notiek vienkārši nevienam nezinot. Jāsaka paldies, es negribu, protams, saukt šo iestādi, kas atsūtīja man šo vēstuli, jo es neesmu saskaņojis ar to, bet jāsaka paldies šai iestādē, kura vēl joprojām papīra veidā veic saziņu. Ja šāda papīra nebūtu, es vēl laimīgi dzīvotu šobrīd ar šādu te ierakstu savā šajā te interneta vietnē un būtu pilnīgi pārliecināta, ka es kā labticīgs pilsonis esmu visu izdarījis. Nu, un tas trakākais, pirms es dodu vārdu Inetai, trakākais ir tas, ka tad, kad es nonācu ar zvanu līdz Rīgas dzīvokļu mājokļu departaments, laikam pareizi saka, viņi man paskaidroja, ka jā, arī tā viņi apzinās, ka ir šāda likuma kroplība, bet viņi neko nevar darīt, jo tas ir tagad mans pienākums šo te visu atrisināt, rakstīt viņiem iesniegumu, lai viņi izpēta, kā tas viss ir noticis, un tad, kad viņi pieņems lēmumu, tad viņi izdeklarē šo cilvēku. Ja? Tad ņemiet vērā to, ka tas ir nerezidents, kurš ir izgājis vairākas iestādes, un viņam ir piešķirta visa iespēja legāli atrasties Latvijas teritorijā, legāli strādāt un legāli saņemt šeit naudu, un es domāju, ka viņam arī bankas konts ir visticamāk atvērts. Ja? Tā kā tas īsumā par absurdo situāciju, un vēl kas ir papildus tam, kolēģi man darbā teica, tu nu gan esi naiva, cilvēki jau manā balss vāc paraksts par šo, lai šo kroplību atrisināt. Ineta, tu man pasaki, jurists mīļais, tas pirmais, kam zvanīt un prasīt, kāpēc ir tik kropla situācija, ka man ar to ir jānodarbojās, nevis valsts, kam ir par mani jārūpējās, būtu sakārtojuši likumdošanu, lai tas nenotika. Nu, Lienītis, tev kā jurists nevar atbildēt, tāpēc, ka šī jau nav vienīgā tāda absurdā situācija Latvijā, diemžēl. Bet šeit es tieši no sistēmas viedokļa gribētu pateikt dažas lietas, kā es to uztveru. Pirmkārt, es esmu pats saskārusies. Es uzskatu, ka iestādes prestižu tikai iegūst, ja iestāde atzīst savu kļūdu un pati viņu izlabo. Ticiet man, lielākā ierēģņa domā tieši precīzi. Mēs esam kļūdījušies, mēs nekad neatzīsim, mēs turēsimies pie šīs kļūdas, neatvainosimies, normāli atbildi tev nerakstīsim, ej uz tiesu, un tā, ka tiesa pateiks, tad mums rokas tīras. Es goda vārds man kolēģi, pat tā ir teikuši, ko tu ņemies. Ja? Un, tas ir tas, ko es nespēju saprast, jo, piedodiet, es to uztveru kā ņirgāšanos par cilvēkiem. Tas ir viens, otrs, ko Lienīte nepateica. Šī situācijā, tā kā jau nonāca jau to informāciju līdz galam noskaidroja, tad izrādās, ka konkrētais pilsonis ir saņēmis darba atļauju un strādā Daugavpilī. Jā. Un nevienai no šīm iestādēm, kas izdeva darba atļauju, kas piereģistrēja vēl kaut ko tur katrs ir darījis, nevienam neradās jautājums, kā šis cilvēks katru dienu no Rīgas uz Daugavpili brauc uz darbu un atpakaļ. Nevienam neradās elementārs. Tur nav jābūt juristam. Loģika, elementārā loģika. Saprot? Bet tas valsts drošības jautājums nevienam neradās. Tūņas tev pa citu kaut ko vēl pateikšu. Es pēc tam pateikšu, man ir viens tāds ļoti, manuprāt, viegli izdarāms uzlabojums, kas atrisinātu daudz jautājumus šajā. Tātad pienākumi tai mums. Mēs lasām deklarēšanās, dzīvesvietas deklarēšanas likumu. Pienākumu te un kas tik viss, cēli mērķi un viss pārējais. Viss ir kā vienmēr, ja? Bet ir 11. panta. 11. panta 5. daļa. Lasi, kas tur Tātad personai, kurai pieder vai nodots turējumā nekustamais īpašums, ir pienākums pēc iestādes pieprasījums sniegt ministru kabineta noteikumos paredzētās ziņas par personām, kuras dzīvo minētajā īpašumā. Un man patīk modelēt vienmēr situācijas, jo absurdāk tu nomodelē situāciju, jo cilvēkiem piedod, tautas valoda runā ātrāk pielec. Tagad pieņemsim, Lienītei nebūtu atnācis šis te paziņojums, viņa mierīgi svētā mierā dzīvo, ja? Pēkšņi viņai uzrodās valsts drošības policija, bez maz ar roku dzelžiem, lūdzu sniedziet likumā noteiktās ministra kabineta noteiktās ziņas par personu, kas ir jūsu
nu, lai te rakstīt dzīvo minētajā īpašumā, bet viņi jau pieņem, tātad tev ir dzīves vieta jānorāda. Jā, protams. Ja viņi paskatās, ka viņš tur deklarēts, viņi pieņem, ka viņš tur dzīvo, jā. Nu, piedodiet, bet cilvēkam, kuram varbūt ir veselības, nu, tur jau var sirdi aiziet tajā brīdī. Un ņemot vērā, kā strādā mūsu daudzas arī šīs te drošības iestādes, nu, ticiet man, Lienīt nevis 4,5 stundas patērēt te kaut ko skaidrojot tajā brīdī, bet varbūt vesels 3 diennakts kaut kur pasēdēt. Vēlreiz pieklausās. Nu, pasakot, ka es neko nezinu. Bet es arī Nē, jūs saprotiet, ņemot vērā, ka mums valstī, tajā mirklī, kad tu nodibini uzņēmumu, tu jau esi nodokļu nemaksātājs un noziedznieks defaultā, tad es domāju, ka arī šeit viņas pirmā atbilde, es neko par to nezinu, tiktu uztverta, nu, ne ļoti labvēlīgi, man ir aizdomas. Ņemot vērā, nu, vidēja standarta izpildītāja domāšana, ja? Tad ir jautājums, nu, cilvēkam paprasa un ko darīt šādā situācijā. Nu, tas ir... Nē, nu vienīgais, ko es arī saviem darba kolēģiem teicu, pateiks, tev kaut kāds tur diversants ir, kaut kāds valsts ienaidnieks. Bet šī brīža ģeopolitiskajā situācijā tu pareizi saki, vai kādam neienāca prātā aizdomāties par to, ka viņš Daugavpilī strādājošs pēkšņi reģistrējās Rīgā. Nerezidents dzīvo Rīgā. Jā, tas ir viens. Otrs, piemēram, nu, Lienīte vēl netik sen, pat nav gads laikam pagājis. Bija persona, kurai ir piekabināts vēl viens ķeksīts, politiski nozīmīga persona. Kādas sekas būtu tam, ja atnāktu šī te drošības iestāde un pateiktu, tas ir kaut kāds tur valsts ienaidnieks? Kaut kāds spiegs vēl kaut, un tagad tu paskaidro, kāpēc viņš ir deklarēts pie tevis. Tā ir, bet pareizi juristi es arī kā speciālists nodokļu jomā arī novedu to situāciju līdz absurdam, jo es izstāstu klientam, cik līdz kādam absurdam tas var aizvest. Jā. Un mēs jau nezinām, es, piemēram, līdz šim brīdim, ja es pat nebūtu atraduši šo te cilvēku, kas ir devis atļauju, pati sameklējis cauri sociāliem tīkliem, pati uzzinājis, kur viņš strādā, kas ir tas pa uzņēmumu, kur viņš kā amatpersona. Bet viņš varēja nebūt sociālajos tīklos. Arī tas ir. Ja viņš ko tad darīt? Es nezinu, es vispār nezinu, ko darīt tajā situācijā, ja tu uzzīmē ainu, tā kā man ir lūgums apskatāties Latvijā LV, kas notiek jūsu īpašumos un jūsu adresēs. Ja? Tas ir vienīgais, ar ko jums ir jāsāk šobrīd, lai jūs konstatētu, kas notiek. Es izstāstīšu vēl vienu lietu. Man, piemēram, arī vienu brīdi nāca kaut kādai personai, bet tur bija vismaz uzvārds redzams un adresāts, un mana adrese nāca kaut kādu paziņojumu. Protams, par cik ir personas vārds, uzvārds, viss es vaļā viņu neplēsu. Nezinu, kāpēc. Bet, nu, pastoties vismaz vienai bija aizmugurē, ka tiesa izpildītājs uzrakstīs. Tiesa izpildītājiem ir pieejama informācija par deklarētajām dzīvesvietām. Un tad viņi nevar pārbaudīt, nu, ko es domāju tagad. Tātad, ja tiesa izpildītājs, tātad viņš ir ieskatījies reģistrā, viņš ir sūtījis uz deklarēto. Es skrienu mājās, iet tagad pārbaudīt, kas tad notiek ar manu īpašumu, kas viņā ir piedeklarējies. Nu, tas bija vēl kolosālāk. Nu, žēl, es neuztaisīju screenshotu tajā brīdī no apstulbuma. Man ir viss screenshot. Jo es tagad eju iekšā savā adresē, apsīdos, kas ir piedeklarēts šajā adresē, un man izlaiž paziņojums. Informācija nav pieejama, jo šāda persona ir mirusi. Mans vārds, uzvārds, personas kods. Es domāju, es personas kodu ievadīju nepareizi, jo vārds, uzvārds ir sakrist. Nē, personas kods ir pareizs. Es tā kādu brīdi domāju, kas man tagad ir jādara, kā man pierādīt, ka tā esmu es, kas esmu dzīva, un kas notiek ar manu īpašumu vispār, jo tūlīt mantinieki uzradīsies un izmetīs man ārā. Saprotiet, pēc 2 stundām, tad, kad es tā apdomājos, kad kaut kas, jo no šoka pat neienāca elementāri prātā, kad sistēmas kļūda varētu būt, jā? Bet tu esi jurists, es strādāju papīriem, bet ko darīt māksliniekam? Jā. Nu, bet Lienīt arī tas es iegāju iekšā, un es redzu, ka neviens nav deklarēts, tad man ir jautājums par tiesu izpildītāju. Nē, nu... Kādā reģistrā tad viņš ir skatījies? Bet tu saproties. Bet te es par to drošību. Es vēl gribu to, ko tu arī super situāciju uzbūri ainu. Bet kāpēc šobrīd es ļoti ceru, kad kāds pievērsīs šim uzmanību, kad, mīļie draugi, pilsonības un imigrācijas dienas, kā jūs pārbaudat šos datus, ja jūs tik vieglu roku
dodat gan Bet pēc tam pat uzturēšanās atļaus, gan darba atļaus. Bet trakākais ir viss tajā, kļūdījās cilvēciskais faktors. Trakākais tas, ka pēc tam, kad tu jau esi piezinījis, neliekās nezinis un savu kļūdu pat necenšas labot. Nē, Tas ir tas trakākais. Ne, tev atvainojās kāds vispār? Man vislabākais, un te es gribu aiziet tālāk par to, manuprāt, ierēdnim, visai ierēdniecībai būtu jāstrādā sekojoši, kad aiz katra ierēdņa ir kaut kāds funkcionāls, par ko viņš atbild, un viņam arī jābūt atbildībai. Par ko tad jūs tur atbildat? Šeit ir tas case, ko tu saki. Lienīt, likumā jau atbildība ir ierakstīta, tikai viņi nestrādā, diemžēl. Man, par cik mums jau tā kā laiks tuvojās noslēgumam, man ir viens priekšlikums. Elementāri. Sistēmā ieviest funkciju, ka tajā mirklī, ka tavā īpašumā kāds piedeklarējās, tev atnāk paziņojums no sistēmas. Tu vari momentā pārbaudīt un momentā reaģēt. Ja tu zini, ka tu nevienam neesi devis šādu atļauju. Bet tas būtu tikai normāli. Tas būtu tikai normāli, Es esmu piereģistrējis savu oficiālo e-pasta adresi saziņai ar valsts iestādēm. Es nebiju saņēmusi absolūti, ja šāda kļūda arī notika. Tad vajadzēja, ja Latvija LV ir iereģistrējusies manā īpašumā šādu cilvēku, tad tiešām es cerēju, ka man uz šo te oficiālo adresi kaut kas atnāks. Paziņojums, jā. Absolūti nekas, bet es jau gan gribētu, tas būtu tagad, ko ātri varētu izdarīt. Bet tomēr ir jābūt kaut kādai likumdošanai, ko pats Pits atzīst, kad likums šobrīd ir tāds, ka jebkur var piereģistrēt. Tā nav normāla praksa. Tā nav normāla situācija, jā. Tā nav normāla situācija. Jā, mums, diemžēl, laiks ir ierobežots. Mēs jau varētu diskutēt par šo te diezgan ilgi, bet nobeigumā es jau gan gribētu pateikt, ka, manuprāt, mēs esam iztērējuši 100 miljonu IT sistēmu izveidē. Mēs tērējam 100 miljonu katru gadu šai birokrātijas aparātu uzturēšanai. Un vienalga mēs neesam pasargāti un absolūti elementārās lietās, pie kam valsts drošības lietās, un par atvainošanos nerunājam. Un, lai mēs ievirzītu tēmu nākošām diskusijām, man fantastiski vakar gadījās Twitterā ieraksts. Ilons Masks bija ierakstījis fantastiski. Viņš gan angļu valodā šis tev jums uz ekrāna noteikti parādīsies, bet es jums latviski iztulkošu šo te Ilona Maska ierakstu, kurš, man liekas, raksturo pilnībā visu šo situāciju, ne tikai Latvijā, bet laikam visā pasaulē. Valsts pārtēriņš, tā ir šobrīd fundamentāls inflācijas iemesls, kurš ir smagi skārs ļoti daudz valstu. Tātad visu laiku aizņemoties un uz šo birokrātisko aparātu mēs tērējot tik milzīgus līdzekļus, laikam esam nonākuši pie situācijas, ka kaut kas ir jāmaina kardināli. Ka tomēr dzīvam cilvēkam ir jābūt prioritātei, Latvijas iedzīvotājam, dzīvam cilvēkam, sievietei, vīrietim, jūs sapratāt laikam, kāpēc es šo uztveru, ir jābūt prioritātei nevis IT sistēmai, nevis kaut kādam ierakstam vai kaut kādam papīram, un kaut kādai bezatbildībai. Tā kā milzīgs jums paldies par to, ka bijāt kopā ar mums, un ceru, ka jums bija interesanti, un kad mēs varbūt arī turpmāk šādā veidā parunāsim par juridiskiem kāzusiem un interesantām lietām. Paldies jums, ka bijāt kopā ar mums. Paldies par uzmanību. Visu labu!